tas ir brīdis, kur var sākt parādīties ļoti jaukā taisnojuma. Bet tas prasa tādu diezgan lielu pašrefleksiju. Ja tas nenotiek, cilvēks ķersies pie vienkāršākā risinājuma, šis vienkārši nav man. Bet biežāk mēs gribam vienkārši no šī lielā emocionālā diskomforta, kas ir radies, vienkārši tikt vaļā. Artur, tu reiz teici, ka mums šobrīd ir mentālās veselības bums, bet tāpat laikā cilvēki maz apzinās, ko fiziski spēj tolerēt mūsu ķermenis. Pastāst mazliet sīkāk par šo. Es domāju, ka te ir abas puses, ka no vienas puses mums ir mentālās veselības tāds kā uzlēciens, ka mums ir šīs te apzinātības dienas, mentālās veselības nedēļas, uzņēmumos, viss kaut kur cilvēki, pašpalīdzības grāmatas, podkāsti, viss it kā ir. Bet tas paradoks, ko mēs redzam, ka, ja mēs runājam par sportu, tad sporta viena no sastāvdaļām neizbēgami ir saskarties ar kaut kādu veidu diskomfortu. Vēlams, lai viņš nebūtu pārlieku liels, lai tas aiziet jau pārmērībā vai pārāk lielās ciešanās, bet tam diskomfortam ir jābūt. Un šeit rodas jautājums, vai ieejot sportā cilvēks vairāk saskarās ar fizisku diskomfortu vai ar emocionālu diskomfortu? Pēc būtības viņš saskarsies ar abiem, lielākā vai mazākā mērā. No tā fiziskā jau izriet arī kādas papildus mentālas reakcijas tas cilvēkam raisa. Pieņemsim, ja saskaros ar kaut kādām sāpēm, vai saskaros ar to, ka es neesmu tik lunkans. Man tā stabilitāte, tas vestibulārais aparāts tik labi nespēja noorientēties telpā. Es tik, veikls virtuos neesmu uz skrituļu slidām vai nezinu. Līdz, tā kā pieņemsim, ja? Un tas raisīs kaut kādu izjūtu cilvēkam. Ja tas raisīs cilvēkam izjūtu vai aktualizēs kaut kādus pašvērtības jautājumus, kad, man atkal nesanāk, kaut kāda vilšanās, kaut kāds kauns, ko citi padomā, vainas izjūta, ko es jau šīm atveltīju stundu un jēga nekāda. No šī, kas būs tāda iespējams mazliet sagrozīt realitāti, iespējams pat tas, ko cilvēks ir izdarījis, ir atbilstoši viņa spējām esošajā brīdī. Un iespējams lēnā garā turpinot tā spēja augtu, bet tas raisa tādu izjūtu, kas vienā brīdī var būt tik ļoti diskomfortu radoša, ka viņš šobrīd vai nu nav gatavs, vai nevēlās ar šo diskomfortu saskarties. Tad tas ir brīdis, kur var sākt parādīties ļoti jaukā taisnojuma. Kāpēc šis sports nav man, kāpēc šī disciplīna nav man, kāpēc šobrīd nē, un kaut kas daļai patiesi tur būs. Jā, varbūt tiešām nesanāca, varbūt tiešām bija sāpīgi, varbūt tiešām treniņš bija pa intensīvu un nākamās pāris dienas muskuļi smeldzēja pa daudz, tad varbūt tīri izvērtēt to treniņu intensitāti, paskatīties, varbūt ne īstajā dienā treniņš bija, varbūt jau bija gana daudz smagu pienākumu tajā dienā vai tajā nedēļā. Bet tas prasa tādu diezgan lielu pašrefleksiju ļoti dažādos domēnos. Ja tas nenotiek, cilvēks ķersies pie vienkāršākā risinājuma, šis vienkārši nav man. Šo šobrīd nevajag. Vispār. Un ja tas veicinātu to, ka viņš pārslētos vienkārši uz citu kaut kādu vieglāku treniņu, citu treniņu veidu, kaut ko būtu jau forši. Bet biežāk mēs gribam vienkārši no šī lielā emocionālā diskomforta, kas ir radies, vienkārši tikt vaļā. Un te ir tas paradoks. No vienas puses mēs kā lasam, interesējamies, zinām visas pareizās lietas, bet tas nākamais solis ir tā darīšana. Un tā darīšana liks saskarties ar to, par ko tu tikko lasīji. Bet cilvēki ļoti saprotami grib tādu shortcut, tādu īsceļu, kad kā būtu, ja tas, ko es tikko lasīju, es izlasītu gana daudz, lai tā, kad es sākšu darīt, to izjūtu nebūtu. Tā jau ir domāšana pirms tās patiesās rīcības. Tur jau tā lieta. Satraucamies par kaut ko nezinām, uzburam iespējams trakāko dialogu vēl savā prātā, atrisinām, kāpēc šis tur varētu nestākt un vispār vēl nobītīs pirms darīšanas. Un tad, kad aizējam to vienreiz pamēģināt, mēs ņemam ar bailēm un atrodam savai pārliecībai pat nepatiesai uzburtē kaut kādu apstiprinājumu. Tas, ko tu saki, tā ir viena lieta, ka, mēs varam uzburt briesmīgāko scenāriju un uzburot viņu, mēs no viņa tik ļoti sabīstamies, ka mēs pat neaizējam uz to treniņu vai aizējam un tad gaidām, kur tas mūsu uzburtais piepildīsies. Tagad tādu pareģojumu piepildījumu gaidām. Bet tas otrs, kas ir, ka ir cilvēki, kuri un netrūks šobrīd tam satura Instagramā, YouTube'ā, vēl kaut kur, kuri mēģinās tev pārdot. Kārli, klausies, tev ir šie briesmīgie scenāriji, bet, ja tu mājās izdarīsi šo un šo domāšanas vingrinājumu uzdevumu, aizjot uz to treniņu, šī satraukuma tev nebūs. Kas ir tāda falša pārdota ideja, kad jā, varbūt kāds tiešām tik meistarīgi sev pārliecina, aiziet uz to treniņu un jūtās baigi labi. Bet lielākā daļai cilvēku, ja tas treniņš būs kaut kas
nezināms, nepieredzēts. Pilnīgi citā vidē un telpā. Jā. Nevis mājās, kur tas vingrinājums Tas ir bijis. normāli, ka tu šo kaut kādu diskomfortu pieredzēsi. Un, es domāju, tas paradoks tiešām šobrīd ir, ka mums tiek pārdota ideja, ka var būt dzīve bez šī diskomforta. Un mēs noticam tik ātri, kad liekas, jā, šī jau ir daļa no manis. Jā, un tad tas, kas izriet no tā, ir, ka ja mēs šai idejai noticam un mēģinam pat to uzdevumu, to pērkam, nezinu, masterklasi, vēl kaut ko, ejam un mēģinam, un bļāmies, tas satraukums ir. Secinājums ir ļoti vienkārši. Nevis, hei, varbūt tā ideja, ko es tikko mēģināju, nebija tīri ok, bet man ir defekts. Jā, nevis tā pieeja, ar kuru es gāju, bet man ir defekts, jo es taču visu darīju pareizi, man šobrīd satraukumam nevajadzētu būt. Man šobrīd grūtībām nevajadzētu būt, jo es taču visus secīgos soļus domāšanā izdarīju. Man viņiem vajadzētu izzust. Un tad izveidojas tas lēnā garā bedra rokošs maģiskais aspekts, kur cilvēks sāk pats būt nenojaušot sev vainot. Tajā visā, kad manās izjūtās kaut kas ir nepareizi, manās reakcijās kaut kas ir nepareizi. Nu, es taču visu mēģināju, es esmu tas defektīvā mašīna šobrīd. Nevis varbūt, ne, es esmu tāda mašīna, kāda es esmu. Man ir savas stiprās puses, vājās puses, kaut kas man sanāk, kaut kas nesanāk, tas, kas nesanāk, baigo besi raisa, baigo vilšanos, kā es varu pārstrādāt šo, kā es varu tikt galā ar šo, kas ir daudz sarežģītāks ceļš, nekā iedzert maģisko tableti, pateikt maģisko teikumu, viss atrisinās. Mums jau noteikti gribās atpazīt sevi kā to pozitīvo piemēru, kuru demonstrēt pasaulē. Celikt ķeksīšus par perfekto dienas rutīnu, ielikt Instagramā, saņemt daudzus laikus par ideāli saplānoto dienu un atzinību par to iztēloto personības daļu, kādu mēs gribam, lai pasauli mūs redz, bet ir, kad paši saskaramies ar tām grūtībām, un ja nespējam pārvarēt grūtības, mēs jau negribam pasaulē rādīt, ka mēs esam personi, kas nevaram pārvarēt grūtības, tad mēs sākam no tām izvairīties. Un tur jau noteikti ir pašam nākas saskarties ar iespējams, katram, kurš uzsāk kaut kādu fizisku aktivitāti visbiežāk, jo kurš treneris jau jautās, es pieņemu, ka, kāds tad ir tas mērķis, ko mēs ejam. Jā, kā tu šajien atnāc, kāds tavs stāsts? Jā, vai tu gribi konkrēti vingrojumu izpildīt, tu gribi konkrēti izskatīties, tu gribi konkrēti svaru izspiest, kur tu gribi doties. Un tad, ko man arī savā dzīvē nācies novērot, ir vai ejot uz šo mērķi, kas, manuprāt, būtu tīri loģiski, tu sāc saskatīt, ka gluži varbūt tik perfekts tā mērķa sasniegšana nenotiks. Tas varbūt kādam varbūt notiek ātrāk, varbūt notiek vēlāk, bet vienā brīdī varbūt tu sāc saprast, varbūt to mērķi var modificēt, varbūt viņu var mainīt šobrīd. Teiksim, par sevi runājot, es zinu, ka tādu, kas mums kaut kādu pusgadu mazliet aktīvāk sāka velosipēdu braukt, gan iekštelpu treniņos, gan ārā, tad es sev uzliku mērķi, ka es tagad nezinu, kā viņu izpildu šobrīd notiks, to mēs redzēsim. Tāpēc mēneši mēs varam runāt, ka es sev uzliku mērķi, ka es gribu tādu garāku distanci nobraukt no Rīgas līdz Jēkabpilī ar ričuku, bez kaut kāda baigā sprinta, vienkārši pats priekš sevis. Un dažādi veselības apsvērumu dēļ šobrīd izskatās, nezinu, vai tas sanāks vai nesanāks, par ko cem ir tāda iekšēja bācišķi noliku mērķi, ja viņš tagad nesanāk. Bet tā kā, protams, gana daudz ar gadiem ar sevi ir strādāts, es spēju novērtēt un priecāties par faktu, pat ja es jūnijā viņu nenobraukšu, un man nāksies viņu atlikt uz pusgadu vai gadu, es priecājos par faktu, ka es pusgadu esmu bijis fiziski aktīvs. Ko tev tas ir devis? Viennozīmīgi daudz labāku pašsajūtu pašam, daudz vairāk piedomāt pie tā, kad ir mazliet vairāk arī jāizguļās, mazliet kaut gan veselīga ēšana jau kādu laiku ir bijusi, bet vēl vairāk jāpiedomā pie tā, pie ūdens uzņemšanas un tā tālāk, bet es teikšu, daudz priecīgāks es esmu par to, ka es esmu atradis to gandarījumu tajā sportā. Bet tā, kad es sāku tos treniņus, man nebija šī gandarījuma. Man bija tīri tas mērķis, kad šie treniņi ir jāveic, lai es tiktu uz to mērķi. Un tas priekš manis bija gana labi. Un katram cilvēkam tas var būt citādāk šajā gadījumā. Tas vērķis var būt līdzīgi kā man kaut kāda distance, citam varbūt tas ir izskats, citam varbūt tā ir kaut kāda lieta, ko viņš grib izdarīt, nezinu, kopā ar sievu, vīru, bērniem, kolēģiem, sporta komandu, vienalga. Cik reizes nedēļā tu trenējies? Te, kad tu biji apņēmies šo darīt, un tev bija tavs režīms, plāns? Un viņš mētājās šobrīd jau esmu priecīgs, es 2-3 reizes nedēļā uztaisu. Bet sākumā tas uzstādījums, ka tu biji uz tā foršā viļņa, cik reizes nedēļā tas bija? Tur bija 5-6 treniņi nedēļā. Diezgan daudz, vai ne? Un tu varēji vairākas nedēļas to noturēt? Kaut mēnesis varēju. bet šobrīd tu esi izkristalizējis, kas tev šī brīža realistiskais
mērķis nedēļas izpildē ir 2-3, vai ne? Es teikšu, es priecājos par faktu, pie kā es pieturos, un tas nav mainījies, kad reizi nedēļā ir spēka treniņš svētdienās, kas ir vienlaicīgi ne tikai man pašam, bet mēs kopā sievējam. Jā. Tas arī kopīgi laiks mums abiem, un meitu pieskata vecmāmiņa. Bet pa nedēļu es priecājos par jebkuru 2., 3. treniņu, ko es uztaisu. Super. Ja es cenšos vismaz precīzāk nobraukt vienu velobraucienu, kaut vai tas ir pusstundu vai 40 minūtes, un viens šis spēka treniņš. Ja es šo esmu izdarījis, šis jau ir aktīvāk un vairāk nekā ir bijis pēdējos 5 gadus. Jā. Un tā nav nekāda knapināšanās, jo tu, manuprāt, ļoti labi pastāstīji piemēru no savas ikdienas. Tu apņēmies mērķi, tagad tev mērķi bija 5-6 reizes nedēļā. Jā. Un mēnesi tev tas bija iespējams izpildīt. Taču šobrīd es nonācu pie secinājuma, ka daļa no mērķa ir ne tikai nobraukt šo te garo Rīga-Jēkabpils distanci, bet daļa no mērķa ir arī saglabāt nedēļā noteiktu regularitāti. Un tā katru nedēļu tev sniedz daudz biežāku gandarījumu, nevis norakties, pieņemsim, 7 mēnešus, lai tikai vienu reizi veiktu distanci. Sākumā motivācijai tas lielais mērķis, viņš iedod vīziju, viņš iedod skaidrību, kas man priekš tā ir jādara, bet, manuprāt, kad tu minēji, katram cilvēkam var būt uzstādīt savus mērķis, kas ir varbūt izmērams kilogramos distancē, ātrumā, laikā. Tāpat laikā tas varētu būt ļoti realistiski uzstādāms mērķis. Es vēlos nākamo pusgadu, gadu, 10 gadus, lai apmēram 3 reizes nedēļā ir regulāri fiziskās aktivitātes. Un tad jau pēc tam var izkristalizēt, ko to darīt. Es ļoti bieži saskaros, ka ar vien vairāk cilvēku sāk izvēlēties, es vēlos regularitāti. Jo tas ir tas instruments. Tev ir instruments, ar šo instrumentu var sasniegt tālāk jau kādas vien izmaiņas vai sasniegums dzīvē tu gribi vai gatavoties kalnu pārgājieniem, sacensībām. Bet tas ieguldāmais, tas darbiņš būs tā regularitāte nedēļā. Kā tik vienkārši reducēts. Nu, es zinu, kāpēc es vienmēr saku, ka katram cilvēkam ir savs papildu no tevi, ka es esmu entās reizes mēģinājis pirms tam, kā reiz šo regularitāti kā mērķi, viņš vienmēr ir izgāzies. Man regularitāte kā mērķis nestrādāja. Nu, viņam jābūt ar virzienu. Jā, bet tad, kad šis virziens bija šis gala mērķis un man bija vienalga, cik tie treniņi nedēļā ir, vai es spēšu pavilkt 5, vai tie ir 2, vai tie ir 3, man patīk, ka tā regularitāte ir kā sekas vienkārši tam. Un šobrīd mans mērķis vairs nav regulāri treniņi, mans mērķis ir būt vienkārši fiziski aktīvam. Vai tas ir reiz nedēļā uz zāli, vai tas ir izbraukt ar ričuku, vai tas ir iziet garākā pastaigā ar meitu. Vienalga. Svarīgi ir pāris reizes nedēļā izdarīt kaut ko, kas atkal ir daudz vairāk nekā tas bija iepriekš, kas arī sasaistās ar ļoti daudz cilvēku. Man šķiet šo te grūtību sportā, kur viņi līdzīgi kā es izvirzu kaut kādu mērķi, un ko līdz kaut kas neiet uz to mērķi, viņš sāk kļūt lēnāks, parādās apgrūtinājumi, parādās līdzīgi kā man kaut kādi ierobežojumi, viņiem ir ļoti grūti šo mērķu potenciālo korekciju akceptēt. Un tas demotivē ļoti viņus. Un tad aktualizējas atkal kaut kāda iekšējā pašvērtības jautājuma. Nu, ja jau es nospraudu mērķu, man no viņa jāatsakās, kas tad es esmu? Ko tas parāda par manu motivāciju un tā tālāk. Un šādi pacienti man, teiksim, arī ir bijuši, kuriem mums nācies runāt ir, kam dēļ tik agresīvi pret sevi? Kam dēļ ir tik milzīgs nosodījums uzreiz, kad tu no malas izklausās drīzāk, ka tu veselīgi reflektē. Kad tu tieši pretēji, kā mēs pirms brīža runājām par to, ka tu kā reiz neforsēji sevi iedzenot traumās, ejot uz mērķi, kur ļoti daudziem cilvēkiem var novērot, ka no šī mērķa viņi neatsakās, viņi mežonīgās traumās iedzīvojās. Un tas uzstājas kontraefektu. Jā. Tu iedzīvojies traumā, un tu to mērķis atlicis vēl tālāk. Jā, dubultā, trīskārši ilgāk. Nevis, ja tu būtu pats pat tā bišku pa daudz, varbūt mēnesis 2-3 jāatliek. Uztais traumu, būtu uz 3 gadiem viņu atliec. Un tad tev vienlaicīgi ir jāpārstrādā ne tikai atliktais mērķis, bet tas, ka tā trauma ir iespējams ierobežojusi strunts ar sportu. Viņa visu tavu dzīvi visticamāk ir ierobežojusi. Kas notiek ar darbu, kas notiek ar attiecībām, un kā tev ikdiena paiet, kur nu vēl varbūt nemaz nerunāsim, ja tās trauma ir smaga, tev ikdienas funkcionēšana, varbūt tev vajag atbalsts no citiem. Jā. Kaut kā tā. Es esmu novērojis, ka ik viens, kurš tiecās uz pietiekami augstiem sasniegumiem, arī amatieru sportā, ko līdz ikdiena paliek pārāk grūta, tas pat nav tieši saistīts ar treniņu slodzi, bet vispārēji slodzi ikdienā, vai tie ir darba pienākumi, kad atgadījumi pienākumu maiņas dzīve notiek.
Tas parasti kādas 2-3 nedēļas laika, kurā jau treniņu atskaitēs, katrs cilvēks pats pamanīs, ka baigi jāspiež sevi. Var izpildīt kritērijus, bet baigi jāspiež. Un parasti tas pārslodzes moments pienāk 2-3 nedēļu laikā, tad ir vai nu saslimšana, vai tās traumas pietuvojas. Tas ir pavisam īsi. Var trenēties mēnešiem ilgi, bet 2-3 nedēļu laikā nepiespiežot bišķiņu bremzi, tikai vienkārši saglabājot savu ikdienu, nevis pušojot tālāk, tikai saglabājot. 2-3 nedēļas ir tas laiks, kad parasti atgadās kaut kas pēkšņi negaidīts, bet to varēja paredzēt jau 2-3 nedēļas iepriekš. Tas ir redzams. Un, diemžēl, visticamāk, reizi mūžā kādam tas jāpieredz uz savas ādas, lai atpazītu, ka, hei, man var būt arī šādi. Jo treniņš ir mācību poligons. Mācību poligons arī tādā ziņā, lai saprastu, kas ar mani var atgadīties, un ka tas nav tikai citiem uz savas ādas jāizjūt. Es jau biju domājis, ka tu sāki stāstīt to, piemēram, ka tu pilnīgi citā virzienā viņi iesi par to, ko es, teiksim, sevis novēroju, un arī pacientiem, kā reiz, kad ir tas dzīves ikdienas noslodze, ka vismaz man tas ir strādājis, ka vienā brīdī, kad, teiksim, bija šie treniņu ideāls, 5-6 treniņi, tad viņi kaut kur vienā brīdī bija 4, tad 3, un tad bijuši nedēļas, kur pēkšņi viņš ir tikai 1 vai neviens dažas nedēļas. Un tas priekš manis kalpo kā tāds termometrs, kad, ja treniņu nav, tas nozīmē, ka tā slodze bijusi citur, kaut kur. Ja kaut kā tev viņi bijuši regulāri un sanāk iepriekš, un pēkšņi tu viņiem neredz enerģiju vairāk. Nav vairs tā drive vakarā, vai aiziešu treniņu, vienkārši es negribu. Nozīmē, ka kaut kas ir tērējis tavu enerģiju kaut kur. Un, ja tas vēl apvienojās ar to, ko tu apraksti, ka es sev piespiedīšu un vēl forsē to treniņu, neuzdodot sev jautājumu, kas šodien notiek. Varbūt šodien treniņš neiet kaut kādu iemeslu dēļ. Es zinu, ka man ar to diezgan liels problēmas savulaik ir bijuši par to, ka bija kaut kāds treniņu režīms, kas bija jāizpild, ja nesanāca izpildīt bāc. Tad ir iekšēji tādi pašpametumi, ka tev vajag. Man gan jāatzīst, nav tāda personības iezīme, ka es sev forsēšu līdz nelabumam. Tādi, man teiksim, kaut kā daži čomi ir un daži pacienti tādi ir bijuši, kuri spēj šo sagurumu overraidot. Jā. Viņi spēj viņu kaut kā mistiski ignorēt. Uzvarēt. Jā. Mazā cīņa, nogurums ir ienaidnieks, es tev uzvarēšu. Jā, un tad tādās traumās iedzīvoties, ka tikai. Un līdz ar to es domāju, ka tas arī ir tāds katra cilvēka ceļš. Es domāju, tas ir svarīga tēma, ko tu pacēli, ka sports nekad nebūs pats par sevi. Viņš ir daļa no ikdienas. Vai tas ir profesionāls sportists, ka tā ir viņa dzīve, vai tas ir olimpietis, vai tu esi nopietnākā līmenī trenējies, vai amatieru līmenī, vai tikai priekš savas veselības, tā būs daļa no dzīves. Un ir man šķiet tā absurdi ignorēt, ka viens otru ietekmēs. Tava dzīve ietekmēs to, kas notiek sportā. Es teikšu, gana gudrie šobrīd profesionālai sportisti saprot, ja tev mājās ir kaut kāda ķibela, to šodien neies spēlē. Kaut kas ies greizi šodien. Tu nebūsi fokusēts mentāli tajā brīdī tur. Un otrādi, ja kaut kas, tas tāpat kā darbs, ja tev kaut kas treniņā neiet vai bija neveiksme, tas atstās iespēju uz tavu ikdienu. Noteikti. Kā tu jūties atnākot mājās, ja tev bija krūts treniņš, jūties spēcīgs, tu atnāks mājās ar ritīgiem endorfīniem uzlādēts un gribēs dalīties tajā gandarījumā. Un gribēs nākamajā dienā atkārt to pašu. Tā ir forša sajūta, uz tā viļņa ir patīkami būt. Bet ja tā būs vilšanās, tu atnāks mājās un tas var ietekmēt arī māju attiecības. Kur nu vēl, ja tu atnāc mājās un tur jau gaida grūtības, kuras varbūt pirms tā treniņa jau tur bija. Jā. Un tu aizgāji uz treniņu cerībā, ka tagad viss risināsies. Jā, atnāk mājās, nemaz negribēs no mašīnas kāpt ārā, pasēž vēl 20 minūtes telefonā. Tas tajā brīdī nepalīdz, jo tu esi redzējis kaut kādas krāsainas bildītes, kuras vēl skaistākas un kontrastē ar to precīzi pienākumu. Vai tavuprāt cilvēkiem būtu vērts veidot sarakstu vai testēt šīs savas robežas, vai šobrīd es esmu trenējies pietiekami atbilstoši savām spējām, un tas limits ir bijis prāta vai fizisko spēju? Es domāju, ka kaut kur testēt savus robežas vienmēr ir vērtīgi, vai tu to dari sev, protams, drošāk, emocionāli un varbūt vieglāk izdarāmāk. Tas varbūt tev pazīstamā vidē, tas, ko tu saki, kad kaut ko jau tu pazīsti, zini, tu vienkārši pāris mainīgos izmaini, 1 vai 2, pārējais viss ir zināms tev šī gadījumā. Kamēr tu stāstīji, teiksim, šo te pierašanas, atceros, ka vienbrīd pats, ka sāku vairāk trenēties, interesējos pat tīri šo te
neiromuskulāro saikni par to, kā tu pēc būtības iemāci sev. Ja tas vingrinājums, tā kā tu saki, tev nav pazīstams, tev burtiski nervu muskuļu sadarbībai ir jāizveidojas, lai tu iepazītu šo kustību vispār. Jā. Kamēr tu šo kustību nepazīsti, tas ir burtiski neiroloģiski nepieciešams laiks, lai ķermenis saprastu, šādā leņķī, šādā kustībā, šādi mēs iesaistam šķiedras, ok. Un es zinu, ka man tā diezgan liela grūtība bija. Grūti pateikt, kas tur bija pa cēloņu faktoru, bet kaut kā treniņu programma tā kā uztais, tu mēģini, kaut kas sanāk iet. Es pieņemu tajā brīdī, kad sākās kaut kāds, bija jau pieredums pie vingrinājuma, bet sākās diskomforts, ka kaut kas neizdodas. Man bija tāds, varbūt tas vingrinājums jāpamaina. Un ko līdz tu viņu nomaini, tajā jaunajā vingrinājumā atkal viss no jauna ir jāsāk. Atkal tā neiromuskulārā saikne tev jāveido. Līdz ar to es domāju, ka noteikti tas ir garlaicīgi, kaitinoši, bet tieši tā kā tu saki, tas kaut kāds baselines ir jāuztaisa katram, un tad jau lēnā garā mēs varam kaut kādu mainību sākt darīt. Tikpat labi tas varbūt pieņemsim cilvēks, kuram pieņemsim ir šis te ļoti paredzamais treniņu plāns, ko viņš nemaina, bet varbūt tu ievies kaut kādu citu jaunu nodarbību, kur tu aizēji. Citu jaunu kaut kādu sportiņu vai disciplīnu, ko tu pamēģini. Baselines nemainās. Tie treniņi, kas vienmēr būs, tā kā tu saki, rītā, vakarā, tu zini perfekti, ko darīt, pie kur trenižieni iet, cik laika tas plasīs, tas nemainās. Un tas iedod drošību. Jā, tu izdari joprojām pazīstamā, paņem to vienu dīvaino vai nepatīkamo vingrinājumu, par kur tev ir bijuši aizspriedumi dziļai muskultūrai. Tev skaidrs, ka ilgai dzīves kvalitātei, kā jau pieminēju, mums ir svarīgi, lai ir pietiekami laba muskuļmasa, mums ir svarīgi, lai mums ir labas veselīgas smadzenes un kognitīvās spējas ar prātu asumu, un to visu mēs varam paņemt labai dzīves kvalitātei līdz vecumdienās. Bet mēs jau viņu neiegūstam tāpat vien, mēs viņu uzturam caur stimulu, un stimuls ir treniņš, un tev ir vajadzīgs ielikt sevi tajā mācību poligonā, lai tev ir jāpārvar kaut kāda grūtība, un tu joprojām iemācītos kaut ko jaunu. Jā, un tur jau ir tas, kad vienā brīdī es teiktu, ka tīri normāli cilvēkam, pieņemsim, kurš neiet uz baigā kaut ko mega muskuļu uzbūvēšanu, bet kaut kādam līmenim, teiksim, sasniedz dabiski, ka tu, ka viņu sasniedz, liekas, kur tālāk. Kaut vai viens uzturi viņu. Turpini atkal iet uz to pašu zāli, darīt tos pašus vingrinājumus, varbūt tu vari viņus, katram vingrinājumam, tu zinās daudz labāk par mani, tu vari atrast sarežģītības pakāpi grūtāku. Nebeidzams kombinācijas. Par to ir runa. Un atkal kaut kā to bāzītu saglabā, tieši tā kā 1-2 pieliec klāt. Vai tas ir dziļā muskultūra, vai kaut kāda, kas iepriekš netika aiztīta, vai kaut kāda stabilizācija, izturība, kaut ko bišku likt klāt, un tādā veidā tu jau to savu mašīnu padara arvien jaudīgāku. Jā. Manuprāt, ir vērts atrast azartu un ik pa brīdim ielikt sev situācijā, kā nepazīstamā disciplīnā, un apgūt arī to. Jo apgūt treniņus un līdz brīdim, kad tie ir regulāri, manuprāt, tas ir superīgi, bet tā ir tāda komforta zona, kurā, diemžēl, nekas neauga. Mums ir jāturpina pašiem sev dot kādu izaicinājumu, lai apgūtu. Un tas ir pilnveidošana fiziskos slodzi, mums šeit ir tiešām nebeidzamas kombinācijas. Mēs varam attīstīt spēku, mēs varam attīstīt izturību, sirds, kardio, veselību, aiziet pie sporta ārsta, uztaisīt slodzes testu un noskaidrot, kāds ir mūsu VO2 maks, kas ir mūsu organismu spēja apstrādāt skābekli. Jo augstāk mēs varam apstrādāt skābekli, mums ir lielāka iespēja pat ar stresu strādāt. Mums viņš neizsūcās uzreiz viss laukā. Un tas ir vēl viens ieguvums šodienas dzīves kvalitātei, kas ir maināms ātri, un ieguvumi būs ne tikai paši, bet arī apkārtēji ģimenē. Bet šeit jau tik piebilstams tas pats, ko mēs iepriekš runājām par to mērķi. Tavs mērķis arī kā iet uz skaistumu, paralēli tu uztur muskuļmāsu. Krūti tas nekas, ka tas mērķis bija citādāks nekā tas beiga rezultāts, kas bija, vai tas ilgtermiņa rezultāts. Bet tas pats jau pēc būtības, es domāju, šeit, ka vai ir forši iet uz to mainību, izaicināšanu un tā tālāk. Jā, bet ja tev viņa baigi nepatīk un tu kaut vai pieturies pie tās regularitātes, kas ir pēdiņās komforts, tas tāpat būs labāk, nekā tu nekusties vispār, nekā tu neuzturi kaut vai to muskuļmās. Tas, ko es teicu, pat ja tu viņu neaudzē, tu viņu nezaudē. Ja viņi tev graduāli cauri gadiem tāpat tuči kritīsies, tad iespējams ar treniņiem un uzturu, ko tu dari, tu neļauj tam notikt. Vienkārši. Pat ja tu neuzaudzē klāt, kas būs eksess, kas noderēs, tu uzturēsi to pašu, un atkal tas atgriežas pie tā paša jautājuma, vai mēs zinām, kāda mēs esam. Atkal, vai šobrīd dzīves punktā, kurā tu esi, tev pietiek resursi mēģināt kaut ko jaunu.
Jā. Jo tas prasīs atkal saskarties ar kaut kādu neveiksmi, vilšanos, diskomfortu, kaut ko. Varbūt esošajā mēnesī, 2, 3 dzīvē tev ir citi izaicinājumi, kur tev pietiek diskomforta. Jau. Un atkal, atšķirīgi cilvēki. Iespējams, tu sapratīsi, pieturos pie regulāriem treniņiem, neko jaunu pagaidām nē. Citam cilvēkam iespējams vajag šo jauno treniņu, jo tas iedod, un teiksim, kaut kādu jaunu treniņu. Es pieļauju, ka itādi, pieņemsim, klienti tev, kuriem kaut kā viņi ātri uzķer tu ideju, un viņiem ātri sanāk kaut kas. Viņiem tas iedod baigo drive un baigo kaifu. Un tie atkal būs specifiski individi, kuriem iespējams ir tā bāze, bet vajag ik pa laikam, teiksim, kaut ko šo jaunu, jo tas iedod sajūtu, man sanāk. Jo iespējams ir kaut kāda cita dzīves nozare, kur ir kaut kāda izaicinājuma grūtības, kur tik ātri šis progress nebūs. Kaut kas attiecību grūtības, kaut kādas naudu grūtības, ģimenē kaut kādas sarežģījumi, veselības grūtības kaut kādus, bet vajag kaut kādu vietu, kur es iegūstu sajūtu, man sanāk, man izdodas, ir progress. Jā, ka es varu pārvarēt, kad ir rezultāts kaut kāds. Protams, būt uzmanīgiem, ka tas nekļūst par vienīgo vietu, kur ir šis rezultāts, tas ir tas, ko mēs runājam, kad pārforsēja kaut kādiem treniņiem, bet atkal šī ļoti individuāla lieta. Kādam pietiek resursi, kādam nepietiek. Un šeit mūsdienās mums ir sabiedrībā ir ļoti trendīgi produktivitāte. Jā. Un ar to produktivitāti mēs varam daudz panākt, pēc tā dzenoties, bet tāpat laikā arī daudz pazaudēt no šī brīža, jo mēs dzenamies pēc kaut kādiem augstākiem standartiem, salikt visus ķeksīšus, visos treniņos, vingrinājumos izpildītiem kritērijiem. Bet, kas tev ir pieminams par produktivitāti? Es domāju, tas ir kaut kas līdzīgs, kā mēs runājām par trendīgumu, par emocionālo veselību, kā man ļoti patika viens, neatceršos vārdu, tagad ārzemju autors podkastā, kur dzirdēju, viņš forši pateica, ka mūsdienās ar to emocionālo veselību ir tāds trends, kur tiek radīts kā priekšstats vai iespējas, ka tev visu laiku jāiečekojās, kā tu jūties. Tā nav. Ja mēs visu laiku to darīsim, vienkārši nojūksimies vienā brīdī. Tas nav nepieciešams, un es viņam nevaru vēl vairāk piekrist, kad ir vērtīga pašrefleksija tajā brīdī, kad mēs ikdienu dzīvojam, nav tā, ka mums ir visu laiku emocionāls bombardējums. Viņš nav konstanti 24/7, bet ir kaut kādi brīži, kas izprovocē mums kaut kādas spēcīgākas jūtas. Vai tas ir bailes, vai tas ir dusmas, vai tas ir kaut kāds prieks un līgsmība kaut kāda, vai tas ir kaut kāda neērtība. Tad ir vērtīgi paskatīties jau, kas ar mani tikko notika. Kaut kāds pašrefleksijas brīdis, saprotam, vai tie brīdi ir laiks par to domāt vai nav, bet mēs padomājam par šo. Un atkal, te ir tas spektrs, kur produktivitāte šobrīd iet, ir bišku, kad visu laiku čekojies, tev vajag kaut kāda aplikācija, tev vajag jautāt, kurš kā jūtās. Jā, ar mērenību. Tad otrs spektra gals, kas ir vēsturiski bijis, nejautā, neinteresējies, izjūtas slikti, liekam kaktā, tabū, neaiztiekam. Un kaut kādā mērā es domāju, ka tas ir tāpat produktivitāte par treniņiem. Tas ir šobrīd tam sāk noriets parādīties, es teiktu, bet vienu brīdi taču bija tas, ka 5 AM klaps, kad tu sāc 4-5, kā Marks Wahlbergs, apmēram, vai kaut kāda influencer, tad tev ir cold plunge, tad tev vakarā ir pirts, jo tev vajag iziet ārā, dabūt saules gaismu 10 minūtes acīs. Visas šīs lietas, visas šīs lietas, ko Brians Johnsons liek priekšā, un visi pārējie šie fitness un veselības influenceri, kur pašas par sevi tās lietas jau nav sliktas, bet atkal tur tiek pārdot šī ideja, ka tu esi aktīvs un fizisks un veiksmīgs tad, tieši tā kā tu saki, ja visi tie boksi ir tikoti. Ja tu piecēlies tik agri, ja tu aizgāji uz treniņu, ja tu nopeldējies, tu ēdi veselīgi, nedod Dievs, tu kādu dienu kaut ko to neizdarīji. Tu tomēr esi neveiksminieks, progress ir bremzēts un tā tālāk. Un tur tiek pārdota šī kontrideja arī, kad ja šī produktivitāte nav, to jāizvērtē savas prioritātes, vai tev sanāk, vai tev neizdodas, un tu sāc tā kā tikt padarīts par tādu neveiksmīgāku, nevarīgāku, nespējīgāku. Un te ir tas pats, ko mēs runājām. Un tas ir tas, ko mēs iepriekš runājām par to, kad tev saka, reku, izdari šo domāšanas vingrinājumu, un ja tev nesanāk, tu esi vainīgs, te ir tas pats. Kad cilvēks kaut kā neapstājas un nepadomā pie tās produktivitātes, kad šādi produktivitātes veidi, fine, varbūt 3% sabiedrības tas strādā,
Forši. Es varbūt paņemšu no šī 3-4 lietas, kas man liekas foršas. Viņas man dod gandarījumu, viņas man palīdz atkopties, viņas man palīdz no rīta piecelties. Baigi forši. Tas var uzlabot produktivitāti. Nevis šis te milzīgais apjoms no vienas personas, varbūt pat daļai mākslīga, ideāla. Lielākā daļa viņas ir mākslīgas. Kāds var šeit oponēt man, bet es neticu, ka viens no tiem influenceriem, kurš rāda rekomandas katru rītu rutīnas ceļos 5, viņa nav ilgtermiņā uzturama. 5 gadu laikā. Jā, tas nav iespējams reāli. Jo dzīšanās pēc produktivitātes un kritēriju izpildīšana, standarta izpildīšana, manuprāt, rada spriedzi. Spriedzi, tu varbūt sīkāk varēsi paskaidrot, manuprāt, spriedzi ir ļoti, ļoti tuvu stresam. Ilgai dzīves kvalitātei, smadziņu veselībai, pārlieku daudz neizrēģēts stress, ar kuru mēs netiekam galā. Viņš mūs novājina. Un ilgtermiņā tā produktivitāte, viņa man šeit var dot vēl lielākus mīnusus uz antiproduktivitāti, dzenoties pēc tā. Tikai tāpēc vien, ka tas ir bijis uz tādas ļoti toksiskas vides būvēts. Un te man patīk, pieņemsim šis piemērs, kur vienu brīdi, kad es sāku savu tādu interesēšanos vairāk par fitness, es uzgāju tādu YouTube doktoru Maiku Izratelu, kurš diezgan daudz arī par spēku treniņiem stāsta, un man patika paralēli tam, kāda viņa personība un kāda viņas dīvainības brīžiem runā, bet man patīk viņa šis piemērs, kad, teiksim, ka ja tu gribi, dabas viņš ir vairāk orientēts bodybuildingā un tādā ļoti hardcoreīgā fitnessā, kad viņš jau tie foršie piemēri, kur viņš saka, un viens cits bodybuilders, ka ja tu gribi rezultātus, tev ir jāpieturās, teiksim, pie makros, ko tu ēd, pie kalorijām, ko tu uzņem un tā tālāk. Bet ja tu turies pie šīm kalorijām, un tev šodien 4 vakarā piezvan draugs un saka, klausies, izšķiros no draudzenes, reku mums jāēd pods ar saldējumu. Ēd ar viņu saldējumu. Nē, es idiots šobrīd. Ja? Tev, un tas, ko viņš uzsver, kad tev šīs sociālās attiecības ir vajadzīgas, viņas ir daudz vērtīgākas par tām kalorijām, kuras tu uzņemsi pa daudz vai kuras tu būtu uzņēmis korektāk šobrīd. Ja? Tāpat citi, tas pats slavenais bodybuilders Dorians Yates jau to pašu pēc būtības saka, kad reku tu visu nedēļu seko līdzi, aizbraucu, brīvdienās satikt ģimeni, tur ir vesels galds ar picām, suši un tā tālāk. Kā diētu? Aizmirsti brīvdienās diētu, izbaudi laiku ar ģimeni, pieēdis to picu, kamēr tev slikti paliek. Vai tas mazliet izjauks tavas kalorijas pa nedēļu? Jā, bet tu būsi ieguvis milzonīgu gandarījumu no šīm attiecībām, no šīs būšanas kopā. Un atkal, šī produktivitāte, kaut ziņā, kas tiek pārdota, mēģina tev iepārdot šo ideju, ko mēs runājam, kas tā kā bišku vakumā eksistē. Viņa nav savienojama ar ikdienas dzīvi, grūtībām, izaicinājumiem un tā tālāk. Mēs uz tām lietām neskatāmies. Mēs viņus izslēdzam, uzliekam klapītes un apkārtnē ir tikai šis te viens perfektais rāmītis, jo, diemžēl, tas perfektais rāmītis, viņš nav reāls. Jā, un atkal, šim vienam cilvēkam, kurš iespējams visu savu dzīvi tam ir veltījis, jā, viņam tas izpildās. Tas ir tieši tāpat, kā ir tas Marks Lewis, tāds youtuberis no Anglijas, nezinu, vai es kādreiz uzgājis viņu, kurš sāka vienkārši kaut kādu random content likt, un tagad viņš ir tāds gana pats sportisks un tādā ļoti cilvēcīgā manierē stāst par to, kā viņam gāja dažādos sporta veidos, kā viņš tur vienbrīd Ozempiku lietojas, ir kad viņš hormonu aizvietojošo terapiju lietojas, ir kāds ir mainījis viņa ķermeni, kā tur apakaļ mainījies ir. Man patīk tāds brutāli vienkārši viņa video par to, kad bija tāda līkne uzzīmēta, kur tā kā iedomāsimies augošu līkni, kur augšā ir tā kā kalns. Tad augšupējuši līkni iedomāsimies kā kalnu. Un tad pašā apakšā ir cilvēki, kas nesporto, neveselīgi ēd, ļoti īsa dzīvības būs, ja jūs neko nemainīsiet. Pašā augšā mums ir olimpieši. Tie ir top līmeņa atlēti, kuriem ir ģenētika, ikdiena, viss top. Mazliet zemāk zem viņiem ir influenceri, kuri nav top līmeņa atlēti, bet viņu fiziskā attīstība, viņu ģenētika un viņu, tā teikt, mērķtiecība un tas veltītais laiks tam fitnessam un veselīgam dzīvesveidam ir tik izteikts, ka viņi ir ļoti augstā līmenī tajā kalnā. Parastiem cilvēkam, kurš mirs drīz 50 gados, viņš kaut ko nemainīs. Viņam šeit nav jābūt. Viņam jābūt pa vidu starp to, kurš tūlīt mirs un influenceri. Tad viņam būtu
bišku jāpiedomā pie tā, ko viņš ēd, jāizslēdz mazliet kaut kādi, nezinu, pa daudz sāļi, varbūt, tur, nezinu, čipši un kaut kādi saldumi. Viņš tāpat varēs saldējumu, ja viņš grib bez problēmām, un kļūt bišku aktīvākam. Un tādā veidā viņš jau ir padarījis savu dzīvildzi vairāk nekā 50, kā viņš ticis jau līdz 65 vai 70. Bet viņš nemēģina pielīdzināt sevi tam influencerim, kur viņš varbūt tīri ģenētiski nevar tikt. Jā, tas nav viņam, tā ir cita kategorija. Tas nav iespējams. Tas tieši tāpat kā tas pats doktors Maiks arī saka, pieņemsim, ka tie, kas ir pasaules līmeņa, tas ir specifisks, mazliet izkropļots šobrīd sporta veids bodybuildings, ja? Bet, teiksim, tie, kas ir bijuši grandi kaut kādi, Ronijs Kolmens un tā tālāk, kas, protams, ir diezgan daudz sev nodarījuši pāri, bet viņš saka, tur ir tīra ģenētika. Lai tu kāptu tur uz skatuves un būtu viens no tiem, bez ģenētikas tas nav iespējams. Tu vari vēlēties, cik tu gribi tur būt. Ja tev nav specifiska uzbūve, ka tev aug ātrāk muskuļi vai kaut kāds viņu sadalījums vai kaut kāda biomehānika, kas tev palīdz kaut ko darīt citādāk, aizmirsti. Tas nenotiks. Bet atkal šī produktivitātes un sociālo tīklu ideja mēģina tev iepārdot. Nē. Var. Tev vienkārši ir jāgrib vairāk, un varbūt jānopērk šis kurs. Tad tev sanāks. Jā. Un pārējiem viedokļiem neklausies, jo tie var traucēt šo pārdošanu. Tie šarlatāņi, un viņi vienkārši nav gribas spēka. Jā, teicam, Artur, es varētu ar tevi ilgi runāt un ilgi klausīties. Bet pirms mēs dodamies tālāk, kādu ziņojumu tu vēlies nodot pasaulē? Ko tu vēlēsi, lai cilvēki dzird un zina? Es laikam teicu arī citās sarunās šo, bet man ļoti aizķēra viena intervija klausoties, kur ir Džons Bentals, aktieris, kurš runā vienu tā kā bandu, līderi, bandu, dalībnieku. Un viņi runā par būšanu par vīrieti un būšanu par tēvu, jo viņš tur vienā brīdī kļūst par tēvu, tas bandu līderis ir. Un, protams, tas norezonē man, ņemot vairāk, kad man meitiņa mājās ir. Un viņš viņam prasīja, bet kā tu vispār saprati, kas no tev prasīts kā tēva? Viņš saka, man nebija ne mazākās sajēgas. Man tēva nebija. Viņš pameta mūs, ka es biju pavisam maziņš. Un šobrīd, kad es esmu ar savu dēlu, man nav nejausmas, ko darīt. Es nezinu, kaut kā te es darīt, bet es zinu, ka man ir nauda, lai es tev aizvedu uz maķīti. Un tas ir tas, ko es darīšu. Mēs aiziesim kopā, un man aizejot kopā ar tevi uz maķīti, būt kopā ar savu dēlu, sēdēt uz soliņu un ēst hamburgeru un saldējumu, būs vairāk nekā es jebkad ieguvu no savu tēvu. Viņš saka, un tad ceļa gaitā varbūt es atklāšu kaut ko vēl es varu. Varbūt es vēl kaut ko vairāk varēšu iedot. Un tā būtu mana tā ziņa cilvēkiem pasaulē, kad kontekstā gan ar bērniem, ka mums nav jākļūst labāk, radikāli labākiem par vecākiem. Dieva dēļ ne diametrāli pretējiem. Uz to ejot, piedodiet, rupīgi būs sūdi. Jūs visticamāk, dzenoties pēc tā ideāla, izdegsiet kaut kādā brīdī. Izmainam 10-20%, 5% kaut vai. Vai jūs būsiet tāpēc perfekts vecāks? Nē, jums arī nav jākļūst. Bet jūs iedosiet vairāk kaut kādā aspektā, nekā iedeva jums. Un tas pats attiecās uz mūsu izvēlēm dzīvē. Es zinu, ka, nezinu, kā būtu, ja būtu, es nebūšu kaut kāds ideālais sportists tagad, bet ja es piedomāšu pie savām fiziskām aktivitātēm tik daudz, lai es varētu ikdienā nodarboties sportu kopā, teiksim, ar sievu, vai būt gan spēcīgs, lai vienalga, cik man meita pieaug un cik viņas svaras viņu varētu nest uz pleciem, I'm good. Man viss kārtībā. Tad šo mini izmaiņu pamanīt un novērtēt. Ja viņi ir laika kļūst lielāk, krūti, bet ja nē, tad palieciet pie tās mazās. Nākamā paudze jums būs pateicīga. Superīgi, Artur. Paldies. Kur cilvēki var meklēt informāciju, kur var vairāk par tevi uzzināt un tavu darbu? Tad sociāli aktīvs beigas neesmu, bet ja kaut kas interesē, tad gan Facebookā var atrast man pēc vārda uzvārda, gan nesen es sāku biškusīt kaut kādu informāciju, likt arī Instagramā, tur pēc uzvārda mani var atrast, sekot līdzi, gadījumā, teiksim, būs kaut kāda lekcija, kāds bijis podcasts, plānots podcasts, tad tur es centīšos drīzumā kaut kādu informāciju likt. Super, novēlu, lai izdodas.
Artur, liels paldies tev!